Pāvila vēstule romiešiem, 4. nodaļa. Ko tad lai sakām, ka mūsu vectēvs Abrahams ir dabūjis pēc miesas? Jo, ja Abrahams ar darbiem ir taisnots, tad tam ir gan slava, bet ne pie Dieva. Jo ko saka raksti? Abrahams Dievam ir ticējis, un tas viņam ir pielīdzināts par taisnību. Bet darba darītājam alga netop pielīdzināta pēc žēlastības, bet pēc parāda. Bet tam, kas nav darba darītājs, bet tic uz to, kas netaisnīgo taisno, tam ticība top pielīdzināta par taisnību. Tā kā arī Dāvids saka, to cilvēku esam svētīgu, kam Dievs taisnību pielīdzina bez darbiem. Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti. Svētīgs tas vīrs, kam tas kungs grēku nepielīdzina. Vai nu šis labums atlec apgraizījumam vien, vai arī priekšādai, jo mēs sakām, ka Abrahamam ticība ir pielīdzināta par taisnību. Kā tad tā viņam ir pielīdzināta, vai apgraizījumā, vai priekšādā? Ne apgraizījumā, bet priekšādā. Bet apgraizījuma zīmi viņš dabūja par taisnības zīmogu ticībai, ko viņš vēl priekšādā būdams turēja, ka tas būtu par tēvu visiem, kas priekšādā būdami tic, lai ticība tiem arī dzan taptu pielīdzināta par taisnību, un par apgraizījuma tēvu tiem, kas nevien apgraizīti, bet arī staigā tās ticības pēdās, kas mūsu tēvam Abrahamam bija priekšādā, jo apsolījums, ka viņš būs pasaules mantinieks, Abrahamam, jeb viņa sēklai, nav noticis caur bauslību, bet caur ticības taisnību. Jo, ja bauslības ļaudis mantinieki, tad ticība ir veltīga un apsolījums iznīcis, jo bauslība rada dusmas, jo kur bauslības nav, tur nav arī pārkāpuma. Tāpēc no ticības, lai ir pēc žēlastības, lai apsolījums ir pastāvīgs visam dzimumam, nevien tiem, kas no bauslības, bet arī tiem, kas no Abrahāma ticības. Tas mums visiem ir tēvs. Kā ir rakstīts, daudz tautām es tevi esmu cēlis par tēvu. Tā priekšā, kuram viņš ir ticējis, Dieva priekšā, kas miroņus dara dzīvus un sauc to, kas vēl nav, tā kā tas jau būtu. Pret cerību viņš ir ticējis uz cerību, lai kļūtu par tēvu daudz tautām, saskaņā ar to, kas tika teikts. Tādam būs tavam dzimumam būt. Un viņš nepalika vājš ticībā, nedz lūkoja uz savām izdēdējušām miesām, gandrīz 100 gadus vecs būdams, nedz uz Sāras izdēdējušām miesām, bet pie Dieva apsolījuma viņa prāts neticībā nešaubījās, bet kļuva spēcīgs ticībā un Dievam deva godu. Pilnā ticībā zinādams, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, arī spēj darīt. Tāpēc tas viņam arī pielīdzināts par taisnību. Bet tas nevien viņa dēļ ir rakstīts, ka tas viņam ir pielīdzināts, bet arī mūsu dēļ, kam tas tiks pielīdzināts, kad ticam uz viņu, kas no miroņiem ir uzmodinājis mūsu kungu Jēzu, kas ir nodots mūsu grēku dēļ un uzmodināts mūsu taisnošanas labad. Pirmā Samuēla grāmata, 13. nodaļa. Sauls bija 1 gadu par ķēniņu bijis un valdīja 2 gadu pār Izraēlu, un Sauls sev izlasīja 3000 vīru no Izraēla, un 2000 bija pie Saula Mihmasā un uz Bēteles kalniem, un 1000 vīru bija pie Jonatāna, Benjamina Gibejā, un citus ļaudis viņš atlaida, ikvienu uz savām mājām. Bet Jonatāns sita filistiešus nometnē Gebā, un filistieši to dzirdēja. Tādēļ Sauls pūta ar bazūnēm pa visu zemi, sacīdams, lai ebreji to dzird. Tad viss Izraels dzirdēja sakām, Sauls filistiešus nometnē ir sitis, un Izraels ir tapis filistiešiem nepanesams. Tad ļaudis tapa sasaukti pie Saula Gilgalā, un filistieši sapulcējās pret Izraēlu karjot, 30 000 ratu un 6000 jātnieku, un tik daudz ļaužu kā smiltis jūrmalā. Un tie cēlās un apmeta nometni pie Mihmasas no Betavenes pret austrumiem. Kad nu Izraēla vīri redzēja savas bēdas,
jo ļaudis bija spaidos, tad ļaudis paslēpās salās un ērkšķu krūmos un klintīs un pilīs un bedrēs, un ebreji cēlās pāri Jordānu, pāri uz Gada zemi un Gileādu, bet Sauls bija vēl Gilgalā, un visi ļaudis viņam sekoja drebēdami. Tad viņš gaidīja 7 dienas līdz laikam, ko Samuēls bija nolicis, bet kad Samuēls uz Gilgalu nenāca, tad ļaudis no viņa izklīda. Tad Sauls sacīja: nesiet man šurp dedzināmo upuri un pateicības upurjus. Un viņš upurēja dedzināmo upuri. Kad nu viņš bija beidzis upurēt dedzināmo upuri, redzi, tad Samuēls atnāca, un Sauls izgāja tam pretī viņu sveicināt. Tad Samuēls sacīja: ko tu esi darījis? Un Sauls sacīja: kad es redzēju, ka ļaudis no manis izklīda, un tu noliktā laikā nenāci, un filistieši bija sapulcējušies Mihmasā, tad es sacīju: nu filistieši pie manis nāks uz Gilgalu, un es tā kunga Jahves vaigu neesmu pielūdzis. Tā es iedrošinājos un upurēju dedzināmo upuri. Tad Samuēls sacīja uz Saulu: tu esi aplam darījis, tu neesi turējis tā kunga Jahves sava dieva bausli, ko viņš tev ir pavēlējis, jo nu tas kungs Jahve tavu valstību pār Izrēlu būtu apstiprinājis mūžīgi, bet nu tavu valstība nepastāvēs. Tas kungs Jahve sev vīru ir izmeklējis pēc savas sirds, un tas kungs Jahve to ir nolicis saviem ļaudīm par valdnieku, tāpēc, ka tu neesi turējis, ko tas kungs Jahve tev bija pavēlējis. Tad Samuēls cēlās un gāja no Gilgalas uz Benjamīna Gibeju, un Sauls skaitīja ļaudis, kas pie viņa atradās, pie 600 vīru, un Sauls un Jonatāns viņa dēls un ļaudis, kas pie viņiem atradās, palika Benjamīna Gibejā, bet filistieši bija apmetušies Mihmasā, un no filistiešu nometnes izgāja 3 pulki sirjotāju, 1 pulks griezās uz ceļu pret Ofru, uz Saula zemi, un 1 pulks griezās uz ceļu pret Bethhoronu, un 1 pulks griezās uz robežas ceļu, kas uz Cebojimas ieleja pret Tuksnesi stiepjas. Un neviena kalēja nebija pa visu Izraēla zemi, jo filistieši sacīja, lai ebreji ne zobenu, ne šķēpu netaisa. Tādēļ visam Izraēlam bija jānoiet pie filistiešiem savu lemesi vai lāpstu vai cirvi vai izkapti asināt, un asmeņi pie izkaptīm un lāpstām un dakšām un cirviem bija atcirsti, un dzenuļi atkal bija jāasina. Un notikās kaujas dienā, ka ne pie viena no ļaudīm, kas bija pie Saula un pie Jonatāna, neatrada rokā ne zobena, ne šķēpa, tik vien pie Saula un pie Jonatāna viņa dēla tie atradās. Un 1 pulks filistiešu devās uz ceļa šaurumu kalnos pie Mihmasas. Piecdesmit 8. psalms. Lūkšana pret netaisniem. Dāvida sirds dziesma, dziedātāju vadonim, pēc melodijas nesamaitā. Vai tad jūs esat mēmi, ka nerunājat taisnību un nepareizi tiesājat, jūs cilvēku bērni? Tiešām, savā sirdī jūs darāt netaisnību virs zemes, ar savām rokām jūs dzenaties uz varas darbu. Ļaunie maldās no mātes klēpja, kas melus runā maldās no pašām mātes miesām. Tiem ir tāds niknums kā čūsku dzelonis, kā kurlai odzei, kas savu ausi aizbāž, ka tā nedzird vārdotāju balsi, kas labi māk apvārdot. Ak, Dievs, salauz viņiem zobus mutē, ak, kungs Jahve, izrauj jauno lauvu dzerokļus, lai tie izšķīst kā ūdens, kas notek, kad tie uzvelk savas bultas, tad lai tās ir kā aplaustas, tā kā gliemezis, kas izkūst, tā lai tie izgaist, tā kā sievas nelaikā dzimis bērns, tā lai tie neredz saules. Pirms jūsu ērkšķi dabūs asus galus, viņš tos aizraus dzīvus, kā ar karstu dusmību. Taisnais priecāsies, kad viņš redz atriebību, viņš mazgās savas kājas ļauno asinīs, un cilvēki sacīs, tam taisnam būs augļi. Tiešām, Dievs ir soģis virs zemes.